Tad skrējiens apkārt Ziņģeļkalna ezeram ir noslēdzies ar pēc finiša protokoliem ar 17 dalībnieku finišu. Man liekas, pirmā reizē priekš Bebernes, tas ir labi. Un ķersimies pie tā patīkamākā, pie apbalvošanas. Pirmā gadā, kā mums ir, mēs apbalvojam tikai grupu uzvarētājus, tā kā tur bija rakstīts jaunieši, veterāni un teiksim, elites grupa, pieaugušie. Un līdz ar to sāksim ar šo te vidējo grupu, atbrīvot goda piedestālu. Visus palūksim, tur tikas cilvēki pie. Tur jāiet nādu. Tātad vīriešu konkurencē man prieks paspiest roku un uzaicināt uz piedestālu Jāni Puidu. Meitenēm labākā bija Anna Muižniece. Visi sarunējušies uz vienu maliņu. Vienalga, tad veterāniem labākais bija Aivars. Aivar nāk augstā. Organizatori te nebalva. Veterāniem Benita. Edvards! Jaunietiem Lelde! Tas ir uzvarētājam. Var paturēt priekšā, ka te ir bildēs, tas ir uzvarētājai. Paldies, paldies.